Tagad pareizi. Sveiki, man skatītāji. Šodien, trešdiena, 11. decembris. Nu, lūk, vakars jau. Nu, cik nu vakars? Puspiec. Nu, jau vakars. Nu, kāds jauns. Šitā bēdu ielai jau savākts, jau strādā. Laikam strādā. Tikko vēl brauc. Slāpst. Graša strādā. Bļāvens, kā es ar viņu piekusu. Ej tu nost. Vācu kopā dzinējam. Sāku pielikt špiļkas. Un viena nevalkās. Un tur ir tikai 10 kN. Un viena stiepjās bļāvens un izrādās vītne norauta. Ej tu nost. Nācās sūdu skriet, bļēns, pirkt va šitādu komplektu. Šitādu jātu komplekts. Kur tu esi palicis? Šitāds vītņu remonta komplekts. Štēle laba. Es pakaļēju ar riteni zvaigzni, pieskrūvēju ar viņu tādu pašu. Un to vītņu stienu pieskrūvēju blokā. Jo savādāk dirsā, blēns, atkal karteri jāmeklē, atkal komplekts maksā 35 €. Man viņš vajadzīgs, pat cik vajadzīgs, bet nācās skriet pakaļ. Atkal laiks. Tad vēl dežūras pa vidu. Tagad esmu dežurants, kurš atbild pa kaisīšanām. Kamēr tās skatos, viss savāds, jāpamēģina. Sajūgt rose beigt. Domāju, nu labi. Nopirkšu remkomplektu. Sāk taisīt. Bļāns, salūza rokturs. Jopčik mantal. Tevis tad citu deters. Bļāns, brauc atpakaļ pirkt jaunu rokturu. Nu, es nezinu. Bremses, es netiku pie bremzēm. Kāpēc? Tāpēc, kad viņiem trūks deters tam supportam. Kaitēji. Ko es varu darīt? Rītā vedīšu, atdošu viņu. Savādāk. Jādrīvo vietu garažai. Es jau te dēļus grasos krāsot, man pēdējais posms palicis žogam. Nu, lūk, paskast arī jānokrāso. Tā kā, jā, viss beidzās tā epopeja, jātiek vaļā un miers un dievs un bērniņš un viss. No jaunumiem iegādājos šitādu agregātu. Tas ir Suzuki DRZ 650. 1600 €. Bet viņš pēc papīriem līdz nāca rāmis ar papīriem. Reku viņš ir. Reku rāmis. Reku rāms. Ar papīriem. 100 gadus nav laists, it kā tur video viņš man parādīja, it kā viņi esot tur mēģinājuši pielaist, kaut ko bišķi parūcis un viss. Nu, lūk. Un, nu šo tā jā, esmu iegādājies, jo arī bija domājis pielaist, bet paskatojās veļu. Tur kaut kādas šausmas, un tā es izdomāju, nu, ik čortu. Tāpēc nopirku šitādu motu veļu. 700. Tādu es leju arī savam Kawasaki iekšā. Nu, lūk, man litrs mētājās, kā reizes. Nu, lūk, tur 2-300, ja nāk iekšā. Un man kā reizes 2 ir, un trešais, litriņš. Akumulātoru jaunu. Man te mētājās arī garažā, bet no Motorola aķis. Nu, lūk. Nu, tāda paša izmēra, tikai bišķi vājāks. Viņš griež, bet viņam nedaudz vajag šito gēlu akumulātoru. Par šitiem te diviem, cik es samaksāju? Samaksāju 58 €. Tā, kad akumulātors bez maz vai lētāk nekā eļļa iznāk. Tagad mēģināšu sataisīt. Nu, kā sataisīt? Mēģināšu nolaišu eļļu, viss, un mēģināšu pielaist. Jo es nezinu, nelec, tik viņš man pa video rādīja. Viss. Nā, paņēmu viņu laukiem. Nu, tā arī. Te pavizināties un krešs redzēs. Patiks, nepatiks, es jau nezinu. Pa mežu. Patiks, nepatiks, jāpamēģina. Bet ir viens ieberziens. Es viņu nopirku pagājuši piekdien. Es neatceros, kurš tas datums bija. Ja kādam interesē, var paskatīties kalendārā. Es viņu nopirku, aizbraucu, paņēmu piekabi,
Domāju, iebraukšu tehniskā apskatē, nu, CSDD, pie reizes šito rāmu piereģistrēšu. Un dabūšu numurzīmes, uzmetīšu viņam virsū, nu, un tad varēs tādus testa braucienus, vēl kaut ko uztaisīt tāds. Un skuju, kāpēc? Tāpēc, ka viņi piereģistrē viņu kā rāmi tikai. Un viss. Un man izsniedza šitādu te birku. Šitādu te birku. Izziņā, bla bla bla. Viņi maksāja 22 eiro ar salīdzināšanu, numuru salīdzināšanu. Tagad tā, man, kad es viņu savākšu, pārlikšu uz to rāmi visu, man vajadzēs braukt uz CSDD, iziet certifikāciju, nē, bet kā viņi saucās. Viņš viņu pārbaudīs, vai tiešām viņš ir savākts pareizi. Jo es reģistrēju tikai rāmu. Ja es būtu zinājis, es būtu paņēmis vienkārši pārmetis par upju, ja tur dzinēju, tur riteņus vēl kaut ko, ja tīri tā par upju, un piereģistrēju viņu kā motociklu. Bet es nezināju, un skuju. Un tagad neko, man tagad būs jābrauc uz CSDD vēlreiz, jāiet certifikācija. Šitās plasmas priekšējās arī ir. Viss ir. Vienīgais te zem bāks, vienu gumiju padirst. Nu, lūk. Un tikai tad, kad es iziešu to certifikāciju, man iedos īsto tehnisko pasi un numurzīmes. Karoši ieberdziens blēns, un tas ir vēl plus kaut kāds 60 eiro. Vai 90, nezinu. Es pēc tam pastāstīšu. Jo pagaidām es samaksāju 23 tikai par to, kad es piereģistrēju rāmu. Nu, lūk. Un paņēmu, te vēl tādas vecas caurulītes bija. Paņēmu šitās te, uzlika jaunas caurules, tādas caurspīdīgas smukas. Ja? Un es tagad nevaru noņemt viņas nost, bļēns. Ja es būtu zinājis, es domāju, ka vienkārši tur degviela vēl kaut kas, jo tur tās vecās slaid garām, nu viņas tāds vienkārši juka lauka. Kraiši, es nezinu, viņas ir skaistas viss, bet nepērciet tādas. Ko es tagad darīšu? Nokrāsošu paskasti, atskroju šeļu, lai tak nost, un kaut kā mēģināšu viņu pielaist. Nākamais vakars, nolēju eļu, bet pēc visas spriežot, kur mans lukturītis. Nu, nemaz tik slikta tāda eļa nav bijusi. Tāks. Tāda patumša ir. Tāda dīvaina, bet nu, nav nemaz tik traki. Uzliku aķi. Aķi jauno. Viss tāds melns. Jau var redzēt tur iekšā. Padirstu blīvīti šeit no filtra. Es nezinu, iegās 300, ne, bet 200. Nu, lūk. Tāks, benzīns jāatvar vaļā. Jau kustās, kaut kāda kustība ir. Tā. Un mēģināsim pielaist. Pielaist. Tāks. Nu, lūk. Nekas nebija palicis. Aizgāju vienkārši galvu stiprinājumu pakaļ. Es katra neko neizdarīju. Nu, mēģinām pielaist. Un šito. O. Oi. Gaisoj.
Beigās laikam benzīns. Viņš baigi ilgi nostāvējis bijis brēns, smird arī pēc kaut kā tāda. Tā kā kaut ko veco dedzinātu. Ķēde arī apaugusi ir. Tā kā zini, ja kāds ir vecu gāzes cepeškrāsni, pielēdz, uguni, viņi tāda smird, tāda eļļa, tāda nevar saprast, tāda. Šis tāds pats. Bet, galvenais, ka strādā. Strādā. Labi, pagaidām. Nestrādā. Tīpinās arī.